Šodien kopā ar jums Uģis Ozols un Almāna Strīķe. Šodien mēs kopā vadīsim pirmo TV kastes raidījumu. Šodien jūs dzirdēsiet raidījumā gan par adventas pasākumu, gan par šahu, gan arī par komēdijas, kurš pašlaik notiek skolā un vēl kaut kas cits. Praktiski nu jau ir beidzies, jo ir piektdiena. Jā. Labi, sāksim. Pirmais pasākums bija advente, un tā notika pagājušajā nedēļā pirmdien, 2. decembrī. Tajā piedalījās koris Skali, koris Skaliņa, teātris Revers un Marita Asarīte. Šis pasākums bija ļoti interesants, savā ziņā ļoti patīkams un ļoti interesantā veidā atzīmē pirmo adventi. Šonadēļ pie mums viesojās dažādi viesi no dažādām valstīm, Turcijas, Polijas un tā tālāk. Viņi bija atbraukuši pie mums sakrā ar komēdijas projektu un viņi darīja dažādas lietiņas. Piemēram, pirmajā dienā viņi saliedējās un mēs viņiem likām spēlēt spēles. Tas bija interesanti. Piedalījās labdarības dieniņā, viņi palīdzēja mums cept piparkūkas. Jauki tas bija un ceru, ka viņiem patika. Tad viņi iepazina Jelgavu un darīja visu tradicionālo. Jā, runāju par Jelgavas iepazīšanu, es braucu uz Rafa galu ar pirmo autobusu. Autobusu bija tik pilns ar komēdijas cilvēkiem, ka nevajadzēja turēties. Viņi turēja mani. Tālāk mums norisinājās šahs. Tas bija pagājušā ceturtdiena, 5. decembrī. Un diezgan daudz dalībnieku bija un vairāk nekā pagājušajā. Meiteņu konkurencē bija 4 dalībnieki un uzvarēja Ilva Šmelde no 12. M klases, bet puišu kategorijā uzvarētais nu jau ir zināms, bet mēs to nevaram atklāt. Bet finālā piedalījās Uģis Ozols no 12. M klases, Kristaps Veršuns no 12. B klases, Aigars Ozembergs no 12. B klases un Edgars Stepiņš, kurš piedalījās finālā bez konkurences. Nu ko, aplausi studijā! Tālāk mēs turpināsim ar interesantiem faktiem par televīziju, jo šī ir mūsu pirmā sērija un mēs gribējām jūs iepazīstināt, ko mēs īsti darām un tā. Un kas ir televīzija? Jā, starp citu, tu nezini, kas ir ļoti interesants fakts par televīziju? Nē. Žēl gan, jo 21. novembrī ir vispasaules televīzijas diena, un kur mēs visi ļoti daudz darām. Es zinu, ka 19. novembris ir tolīdz diena. Bet labi, tagad gan pie televīzijas faktiem, lūdzu. Sveiki! Mana kolēģe Anžela un mana kolēģe Terēze. Arī mēs esam daļa no TV kastes. Un šodien mēs jums pastāstīsim dažus interesantus faktus par televīziju. Vai jūs zinājāt to, ka pasaulē 1/4 no visām pārdotajām filmām ir tieši animācijas filmas? Savukārt pārējās 3/4 mēs vēl nezinām, par to mums informācija nav ievākta. Šodien pasaulē vidēji strādās 1,5 miljards televizoru. Savukārt, pirmās ikdienas pārraidītās ziņas tika pārraidītas tieši 1936. gadā, un tās pārraidīja BBC. Kā tu domā, kuri cilvēkus pasaules televīziju skatās visvairāk? Nu, manuprāt, tie ir tieši amerikāņi. Jā. Sasniedzot 65 gadu vecumu, katrs no viņiem pie televīzijas ekrāna ir pavadījis veselus 9 gadus. Manuprāt, ļoti interesants fakts. Nelaimīgi cilvēki daudz vairāk skatās televīziju nekā laimīgi cilvēki. Bet jūs esat laimīgi cilvēki, jo jūs skatāties TV kasti. Ticiet man, arī nākamajā raidījumā jums būs interesanti. Turpinājums sekos. Ok, un tie arī ir mūsu fakti par televīziju, bet turpinām ar raidījumu. Un nākamais mūsu rubrikā, programmā, raidījumā, sērijā ir talanti. Mēs atradām dejotāju no 8. B klases šķiet, un viņš dejo diezgan labi. Šeit man kolēģi Leila Fredenfelde intervē šo dejotāju. Lūdzu, skatāmies. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Ar jums esmu es Leila, un man blakus stāv ļoti talantīgs puisis Edvards Kurmiņš, kurš nodarbojas ar dejošanu, un varbūt var pastāstīt, kāpēc tu sāki dejot? Kā galvenokārt man iedvesmoja tās filmas, kā Step Up, Strīdens, un tā tipa filmas, kā es redzēju, kā tu visu dejo, un arī gribējās tā, un es aizgāju uz dažiem pirmiem treniņiem, un tā. Cik tev bija gadi tajā laikā? 12, un tagad man 14. Kur tu tieši dejo kaut kāds kolektīvs vai kaut kas tāds? Es dejoju Beneficē, Strīdens grupā, un mums ir diezgan forši, mums forši treniņi, mēs labi pavadām laiku. Un kaut kādi panākumi? Pagaidām tāda liela nav bijuši, jo
Latvijā ir tādi diezgan labi dejotāji, bet individuāli nav bijuši, bet ar grupu mēs esam sasnieguši. Mēs dabījām Lietuvā 1. vietu. Vai tu gribi savu nākotni saistīt ar dejošanu? Protams, tā ir tāda lieta, kas man tiešām patīk, ko es mīlu. Labi, es tev novēlu ļoti daudz panākumus un lai tev veicās, bet es tev gribēju paprasīt, vai tu vari mums kaut ko parādīt, kā dejot? Jo es, piemēram, nevaru dejot. Vai tu vari kaut kādas jaunas dejas parādīt, jo drīz tuvojas Ziemassvētku balla? Iesūtiet bildes sakarā ar Ziemassvētkiem un balvās jūs saņemsiet ielūgumus uz Ziemassvētku balli. Jā. Sakojiet mums Twitterī TV kastē. Labākās 3 fotogrāfijas iegūs 2 biļetes uz balli. Varat aiziet pats un uzaicināt kā mīļu cilvēku. Nākamajā sērijā jūs redzēsiet karaļa un karalienes intervijas. Ballē mēs noskaidrosim visus uzvarētājus un arī tos, kas neuzvarēja. Balsojiet par labāko, balsojiet par sev patīkamāko un paldies, ka skatījāties. Ar jums kopā bija Uģis Ozols un Amanda Strīķe. Jā, visu labu. Čau! Klāras Krellas. Pēles Klāra. Ziemembredes.